Slavu Dievam! Slavu Dievam par to, ka atkal varam būt viņa namā. Prieks redzēt visus, arī tos, ko pagājušajā nedēļā neredzējām. Prieks redzēt. Sveiciens skatītājiem, kas mums skatās tiešraidē. Esiet svētīgi, šis brīnišķīgs laiks, kas mums būs kopā ar to kungu. Un es gribēju iesākt dievkalpojumu ar tādu, varētu teikt, līdzību, varbūt. Gribu pastāstīt mazliet tādu līdzību, ko Dievs man parādīja. Bet iesākt gribu ar Dievu vārdu no Jāņa evaņģēlija. Jāņa evaņģēlija 17. nodaļas. Kur Jēzus pirms savas krustā sišanas viņš runā ar mācekļiem. Un 16. nodaļa beidzās ar vārdiem, ko Jēzus saka, ka viņš to visu ir runājis uz mums, uz mācekļiem, lai jums miers būtu manī. Un kādu laiku atpakaļ mēs runājām, es dalījos ar vārdu, kur turiet drošu prātu. Viņš saka, turiet drošu prātu, jo tad, kad apkārt viss kaut kas notiek, tad ir dabīga tendence sabīties. Un ja mēs ne tikai sabīstamies, bet ļaujam tām bailēm ienākt mūsos, ja mēs zaudējam drosmi, tāpēc Jēzus saka, turiet drošu prātu. Un tad viņš tālāk runājas un savus acis pacēls uz debesīm, viņš lūdz par mācekļiem. Un no 6. panta ir rakstīts tā: es tavu vārdu esmu darījis zinām cilvēkiem, ko tu man no pasaules esi devis. Tavi tie bija, un man tu viņus devi, un tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu man esi devis, ir no tevis, jo tos vārdus, ko tu man devi, es esmu devis viņiem, un viņi tos uzņēmuši un patiesi atzinuši, ka es esmu nācis no tevis, un ticējuši, ka tu mani esi sūtījis. Es lūdzu par viņiem, es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, ko tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Un viss, kas ir mans, tas ir tavs, un kas ir tavs, ir mans. Un es esmu apskaidrots viņos. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es eju pie tevis, svētais tēvs, uzturi tos savā vārdā, ko tu man esi devis, lai viņi ir viens itin kā mēs. Kamēr es biju pie viņiem, es tos uzturēju tavā vārdā, ko tu man esi devis, un pasargāju tos, ka neviens nav pazudis kā vien pazušanas dēls, lai raksti piepildītos. Bet tagad es eju pie tevis, un par to es runāju pasaulē, lai mans prieks viņos būtu pilnīgs. Tavus vārdus es tiem esmu devis, un pasauli viņus ir ienīduši, tāpēc, ka viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus pasargātu no ļauna. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Svētītos patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Jēzus saka, tavi ir tie bijuši, un man tu viņus esi devis. Un mēs esam atzinuši Kristu. Ik viens, kas mēs esam šeit, mēs esam atzinuši Kristu. Un šeit Jēzus lūdz par mācekļiem. Tur bija konkrēti, viņš lūdz par saviem mācekļiem, bet arī mēs esam tajā skaitā, par ko Jēzus tajā laikā jau lūdz, par tiem, kas ir pasaulē. Viņš saka, es aizēju no pasaules, bet viņi ir pasaulē. Un pasaule viņus ir ienīdusi. Un pasaule viņus nepieņem, tāpēc, ka viņi nepieņem Kristu. Viņš saka, jo es esmu apskaidrots viņos. Viņš saka, es esmu apskaidrots viņos, Kristus ir apskaidrots mūsos. Un ziniet, un šie vārdi, tēvs, lai viņi ir viens, itin kā mēs, kā Jēzus ar tēvu ir viens, lai viņi ir viens. Un tā ir tā mīlestība, ka mēs varam citu mīlēt, kā Kristus mūs ir mīlējis.
un būt kā viens. Ja kādam sāp, tad otrs palīdz, tad otrs iestājas, tad otrs lūdz. Jā. Nevis gremdē, nevis apsūdz, bet ceļ un stiprina. Un gribu jums padalīties ar tādu, līdzību, es nezinu, ja skatu vienkārši, ko Dievs man parādīja, ko es ieraudzīju, viņa radītajā dabā. Ziniet, Dievs atklājas dabā. Viņš ir radītājs un viņš atklājas. Pa ceļam no mājām uz Bausku vai atpakaļ vienalga, lai uz kuru galu es brauktu, man ir vieta, tāds lauks, pa ceļu braucot ir lauks, kur aug saulespuķis. Tāds plašums, kur aug saulespuķis. Skaista viņas zied un saule un galvas ir augšā. Un blakus šim saulespuķu laukam ir cūku pupu lauks. Un tas kontrasts starp šo saulespuķu lauku un šo cūku pupu lauku ir diezgan liels un pamanāms. Tur ir saulains, skaistas, dzeltenais, jā, viss, tas ir skaisti. Viņas visas tādas skaistas un vērstas uz debesīm. Un tas cūku pupu lauks. Un ziniet, starp tām cūku pupām, vietām, parādās saulespuķis. Un Dievs uz mani runāja, jūs neesat no šīs pasaules, bet jūs dzīvojat šajā pasaulē. Bet tad, kad jūs esat šajā pasaulē, jūs neesat cūku pupas, jūs joprojām esat saulespuķis. Jūs joprojām esat saulespuķis, jo tā sēkla, kas jūsos sēta, ir svēta sēkla. Tas bija kā līdzība, ka saulespuķu lauks tā ir draudze, tie ir Dieva bērni, tie esam mēs. Un šis cūku pupu lauks tā ir pasaule. Bet laiku pa laikam mēs nonākam šai pasaulē, kaut vai savās darba vietās. Vai citur kaut kur ejot, mēs nonākam. Un mēs nekļūstam par cūku pupām tur. Mēs joprojām esam saulespuķis. Un vēl viena lieta, to gan es ievēroju pagājušajā gadā, ka tad, kad bija pienācis ražas laiks, šīs saulespuķis, kas bija pilnas ar augļiem, jeb sēklām, tie ir augļi, jo pilnāka bija šī saulespuķa ar sēklām, jo zemāk viņa lieca savu galvu. Un tad bija noliekušās šīs saulespuķis, un kaut kur pa vidu stāvēja gaisā tukšās, kurām nebija sēkla. Viņas bija tajā pašā laukā, bet viņām nebija augļu. Un viņām bija viegli stāvēt tā, jo nebija augļu. Bet tās, kurām bija augļi, tas bija noliekuši savas galvas. Un arī tad es ieraudzīju to, ka jo tuvāk mēs esam Dievam, jo vairāk mūsos ir viņa augļu, jo zemāk mēs liecamies viņa priekšā. Tas bija tāds, priekš manis tāds iepriecinājums, un es ticu arī stiprinājums šodien ikvienam, lai kur mēs būtu, tā sēkla, kas mūsos sēta, tā Kristus sēkla, svētā sēkla, viņa ir un paliek. Ir un paliek. Un tu un es, mēs esam aicināti nest šo gaismu, šo svēto sēklu, šo gaismu, šo Kristus vārdu pasaulē. Mēs esam aicināti nest. Bet tad, kad mēs esam šeit, tad neviens no mums nav ne lielāks, ne mazāks. Mēs visi esam Kristū vienādi. Vienādi pilni gaismas. Jautājums ir tikai, kurš augļus nes un kurš nē. Tāpēc celsimies kājās šodien, slavēsim Dievu,
Lūksim Dievu, būsim viņa klātbūtnē, jo mums pagājuši sestdien bija brīnišķīgs laiks, tiešām brīnišķīgs laiks, man liekas, kad es joprojām visu nedēļu vēl peldēju tajā un slavēju Dievu. Pat guļot naktī, kad liekas, ka tu esi atmodies no dziļā miega, es dzirdēju šo slavu, ko mēs nesām Dievam, un liekas, mēs bijām tik piepildīti, ja bez viena tāda tikai, vai vēl kāds tika piepildīts. Slavu Dievam, mēs tikām piepildīti ar Dievu klātbūt, mēs tikām svētīti, pārējiem svētīti, tiešām, un ir brīnišķīgs laiks, un es ticu, ka mēs to neesam pazaudējuši, mēs neesam to pazaudējuši, un mēs varam turpināt šodien atkal visu kopā tuvoties viņam, pielūgt viņu, slavēt viņu un pateikties viņam, jo viņš patiešām ir brīnišķīgs. Jēzus ir brīnišķīgs, mūsu glābējs ir brīnišķīgs, mūsu tēvs ir brīnišķīgs. Viņš mūs sargā uz katra soļa. Es domāju, šajā laikā, es nezinu, ka šajās dienas, kad apkārt zibeņoja un pērkons, un es vēl dzirdēju, kad ir šī krusta, ziniet, es runāju ar Ilonu, es runāju ar Māru, un visi saka, mēs tikām pasargāti, mums nebija, mums arī apkārt. Ziniet, cik interesanti, es stāvēju vakar ārā tumsā pie sava dīķa, un es skatos, tur zibeņo, tur bliež pērkons, un es griežos uz riņķi, un liekas, ka tā gaisma iet apkārt. Un es stāvu vienkārši, man liekas, tādā Dieva svētītā miera ostā. Man tas ir tas, ko Dievs ir apsolījis. Jūs dzīvojat pasaulē, bet jūs nedzīvojat pasaulī. Un viņa svētība un viņa žēlstība ir pār mums. Amen? Amen. Kam satriec gars un salauztas sirds, tu tuvu klāt, nekad neatstāsi. Caur ielējām mani tu es neesmu viens, tu esi man klāt, kam satriec gars un salauztas sirds, to tuvu klāt, nekad neatstāsi. Caur ielējām mani tu es neesmu viens, tu esi man klāt. Tuvojos es tev, man tuvojies tu, tuvojies tu. Neatstumsi mani, vienmēr pieņemsi, neatlaidīsi. Tuvojos es tev, man tuvojies tu, tuvojies tu. Neatstumsi mani, vienmēr pieņemsi, neatlaidīsi. Pie manis nācija, kam noskumis prāts, es atvieglošu un dziedināšu. Es patvērums stiprā pils, mani bērni jūs, es jūsu tēvs. Pie manis nācija, kam noskumis prāts, es atvieglošu un dziedināšu. Es patvērums un stiprā pils, mani bērni jūs.
lai tā ir tev tikamā. To dziedini un spodrini, lai līdzinātos tavējā. Manu sirdī tīri, kungs, lai tā ir tev tikamā. To dziedini un spodrini, lai līdzinātos tavējā. Kungs, manu sirdī tīri, kungs, lai tā ir tev tikamā. To dziedini un spodrini, lai līdzinātos tavējā. Manu sirdi tīri, kungs, lai tā ir tev tikamā. To dziedini un spodrini, lai tā ir tev līdzīgā. Tuvojies man, un es tuvošos jums, tuvošos jums. Neatstumšu jūs, vienmēr pieņemšu, neatlaidīšu. Tuvojieties man, es tuvošos jums, tuvošos jums. Neatstumšu jūs, vienmēr pieņemšu, neatlaidīšu. Tuvojos es tev, man tuvojies tu, tuvojies tu. Neatstumsi mani, vienmēr pieņemsi, neatlaidīsi. Kam satriekts gars un salauztas sirds, tu tuvu klāt, tu neatstāsi. Cauri ielejām mani tu nes, es nesmu